Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā. Studijā eksperts. Labrīt! Droši turos viesujiet. Oi, nē! Kā īstai princesei uz zelta paplātas zelta lietas. Nu ko, tikko klausījāmies Amy Winehouse's kompozīciju You Know I'm No Good. Bet šobrīd kino raidījumā Stopkadrs triumfēsim ar kārtējās nedēļas ekspertu šeit Capital FM studijā Ilzei. Es šodien braucu un domāju, ka es neplānoju īsti kā skaistāk pieteikt Vitu. Ai, cik skaisti man tas sanāca, vai ne? Eleganti. Mūsu studijā Vita Balčuraide. Labdien! Šo burvīgo dieniņu no mums visiem un no Capital FM. Mums nav bijusi, un arī jā, mēs pašus pirms kāda brīža domājām par to, kāpēc mums tā sanāk, ka mums parasti viesos ir tikai vīriešu dzimuma pārstāvi, tāpēc šī ir tā ekskluzīvā, tā unikālā, tā brīnišķā retā reize, kad pie mums viesos ir sieviete, daļā dzimuma pārstāve. Tas gods, paldies! Es pat iedomājusies tādu skaistu savienojumu kā trīs savienība, jo ir trīs daļas meitenes, tāds spēks, tas varētu būt tiešām interesanti šajā raidījumā. Es domāju, ka mēs to visu arī varēsim ielikt mūsu šīs nedēļas filmā, kas ir ļoti īpaša filma, jo tā ir Vitas viena no mīļākajām bērnības filmām. Tā kā būs ļoti, ļoti interesanti, apsolu. Par filmu mēs noteikti parunāsim vēlāk. Šobrīd, es domāju, varbūt, Vita, man tev tāds jautājums. No rīta mēs ar tevi jau pirms raidījuma komunicējām, agrā rītā komunicējām. Un, jā, tur bija tāda atziņa par to, ka tie agrie rīti, kā tad ir ar tiem agrajiem rītiem un kāds ir vispār tavs dzīves ritms šobrīd? Mans dzīves ritms ir dažāds, bet ir mirkļi dzīvē, jā, kad arī 11 no rīta skaitās ļoti agrs rīts. Jo mans prāts dažkārt mostās, teiksim, dienas vidū vai, teiksim, ļoti vidū vai uz otru pusi. Un tad ap 11 vakarā es jūtos lieliski, bet šis man vēl skaitās rīts. Tad gribas arī pieskarties tavai profesionālajai darbībai, varētu tā provizoriski, tas drīzāk tā prozaiski nosaukt, ka Vita pie mums nāk no teātra observatorijas. Tas tīri tā dzeiski noteikts. Varbūt vari pati vairāk minēt, kā esi skolojusies tur un kā vēl joprojām arī skolojies šobrīd ar visiem jauniem projektiem un ar iepriekšējiem. Par teātra observatoriju es jau ļoti kādu, teiksim, pat neilgu laiku tur vairs nedarbojos, mīļās meitenes. Jā, jo darbu televīzijā un mūzikas skolu un vēl dažādas projekts, kas man šobrīd ir, vienkārši nevar apvienot ar teātri, jo ja tu esi teātrim, tad tu esi teātrim 27 stundas diennaktī, un tā ir tava dzīve, un tu nekam citam arī uzmanību, un tev īsti nemaz neizdodas laika veltīt. Tāpēc šobrīd man ir televīzija, man ir mūzikas skola, un es arī vadu pasākumus, dziedu, man ir jauni projekti, gan ar manu dueta partneri, gan arī jauni tādi individuāli projekti šobrīd ir iesākušies. Kā bija tajā brīdī, kad tev vajadzēja izdarīt to izvēli? Vai turpināt teātri? Vai arī tomēr pievērsties tā pilnvērtīgi tām visām pārējām lietām? Zini, kā tas notika vienā brīdī. Bija tā saucamais vasaras atvaļinājums, un es vienā mirklī sapratu, ka es gribu darīt ļoti daudz šajā dzīvē, un man ļoti patīk teātris. Es esmu iemīļojusi teātri, bet tas iemesls, kāpēc es stājos aktieros, bija kino. Jā, un ar teātri ir tā, ka tiešām vai nu tu esi teātrī visu laiku un tu neesi nekur citur, bet man ļoti gribējās arī visu kaut kur citur pabūt, un man gribas mācīties mūziku šobrīd un mūzikas skolu, un kā tad, ja ne tagad, un es vienā vakarā zvanīju Gaļinai un teicu, Gaļina, es tagad mācīšos mūziku, ko tu par to saki? Viņa padomā un teica, ka ļoti novērtē manu izvēli, jo es patiešām no Gaļinas esmu ļoti daudz, nesalīdzinām daudz esmu iemācījusies, un viņa ir fantastiska režisore, viņa ir vietas cilvēks, un man patīk tie darbi, ko viņa iestudē uz skatuves, un tieši tas teātris, ko rada viņa, un tas, kas bija kādreiz Tērbatas ielā, nezinu, vai jūs esat redzējušas izrādes Tērbatas ielā, kas mums bija kādreiz teātra observatorijā, visām ir tāda īpaša intīma gaisotne, ja, kas ir varbūt raksturīgs vairāk kino principam, jo man arī, piemēram, mono izrādē
cilvēki staigāja, tiešām man gar kājām, un tu nevari samalot, jo esi tik tuvu skatītājiem. Reāli tāpat kā ar kino. Protams, principi ir pilnīgi atšķirīgi gan teātrim, gan kino, jo teātrī tu nekad nepagriezīs mirkli atpakaļ. Kā tas esi tajā mirklī bijis Man stāstījis? tieši bija, Vita, sagatavots jautājums tev par to tavu monoizrādi, kas ir bijusi, laikam, viena no pēdējām teātra observatorijām. Un, Vecajās telpās tā noteikti. jā, un jautājums par monoizrādi, kāds ir sajūtas spēlējot vienai? Vai tas ir viegli, vai tas ir grūti? Un tieši par blūzu Vita Nova. Ko tu vari pateikt? Dzīvē ir tā, man liekas, salaži esmu darījusi to, no kā es visvairāk esmu baidījusies. Un monologi, tas ir tas, kas man alaži ir biedējis. Bet, redz, es atrados skatos 2,5 stundas. Pilnīgi izrāda ir bez pauzes, nav starpbrīža, ir tikai viens aktieris. Tāpat laikā it kā ir viena aktrise, bet tēli ir dažādi. Ir dažādi sieviešu tēli, starp kuriem viens esmu es pati. Viens ir dziedošais tēls, viens ir cits sievietes tipāžs, viens ir pavisam pretējs. Un tā bija tāda spēlēšanās, kā pat režisors Gunts Lēmans nosauc, tā tāda laboratorija. Laboratorijas darbs par to, kādas tad īsti ir sievietes un varbūt palīdz ērtāk vīriešiem saprast, kas tad ir mūsu prātos, jo nav nevienam noslēpums, kad sievietes un vīrieši tomēr ir kaut kādā ziņā mazliet atšķirīgi savā domāšanā. Meitenes? Mazliet. Tikai mēs mēdzam to mušu, to mazliet uzpūst par ziloni, to atšķirību. Sapņu un kokteļa piedāvā, un tieši tāpēc mēs šobrīd esam Capital FM ēterā. Kinoraidījums Stopkadrs, Ilza Kļaviņa, Diana Saule un mūsu šīs nedēļas Stopkadrs raidījuma viešņa aktrise Vita Baļčinaite. Hei! Tikpat skaisti, hei, bija šodien no rīta, kad es labījos. Tas šārums noteikti izsita man no līdzsvarot. Gribu jautāt tieši par tavu to unikālo ne tikai dabu, bet arī uzvārdu. Noteikti latviešu ausī tas ir interesants. Varbūt ne tik daudz par pašu uzvārdu, kā tieši izcelsmi, protams, kas ir tev arī jāpastāst, jo ir ļoti interesanti, bet par savu to vienreizīgumu. Uzvārds citādāks, pati Vita citādāka, izrādēja arī ar interesantu nosaukumu, man izrāda visi. Gribas kaut ko vairāk tādu dzirdēt. Paga par to īpašo, es domāju, ka mēs katrs esam īpašs šeit pasaulē. Būtiskākais šo īpašo katram saklausīt sevi un atklāt, un padalīties ar apkārtējo pasauli. Un tad arī pasauli kļūst smaidīgāka, kā piemēram šorīt šeit no rīta studijā kopā ar jums, meitenes. Es domāju, ka klausītāji šobrīd to neredz. Bet šī visa telpa smaida. Jā, mums tā ir ierasta lieta. Jā. Smaids vairo smaidu, un tas ir patiešām skaisti, bet par uzvārdu runājot, tieši par to, kāpēc tas ir tādās lietuviskās nokrāsās. Jā, kas ir tās īpašās tavas 3/4? Kā tu jau visu pati zini? Bišķiņi. Tā Lai laikam. atkal nebūtu, ka mēs esam tā nedaudz neprecīzi, tomēr mēs gribam to no tevis dzirdēt. Laikam ir tā, ka esmu dzimusi Rīgā. Es ar citu daudz laimes Rīgai dzimšanas dienā. Tas gan, jā, mēs arī sākumā tā, it kā tam pieskārāmies, bet tieši tā, mums arī mēs sveicam Rīgas svētkos. Jā, es domāju, ka šodien arī visi varēs krastmalā baudīt Rīgas svētkus un arī, korķēt vaļā ne tikai šamponiešu pudeles, bet skatīties, kā gaisā virs bizuļo un virmo salūts, ja? Bet par to uzvārdu runājot. Man ir tā, ka esmu dzimusi Rīgā, mana mamma ir dzimusi Rīgā un tētis ir dzimis Rīgā, bet mana mamma tīri pēc asinsradniecības, viņa ir tīra lietuviete, bet tētis ir puslietuvietis, puslatvietis, teiksim, viens vecāks viens vecāks ir tāds, un otrs ir viens latvietis, viens lietuvietis, un rezultātā sanāk tā, ka man ir 3/4 lietuviešu asinis, jā. Un kādu tas nokrāsu piešķir tavam raksturam? Es nezinu, bet man liekas, ka daudzi gan saka, ka katrai tautībai ir savas raksturīgās īpašības, ja? Bet man liekas, ka es esmu vienkārši dula. Vai tas būtu vairāk latviski, vai tas būtu vairāk lietuviski? Es nezinu, tas kaut kā pa manam vairāk. Labi, tad mans mīļākais jautājums šeit tieši laikā nāk. Kādi būtu 3 priekšmeti, ar kuriem tu varētu sevi raksturot? Nē. Un tā ātri. Priekšmeti tieši, ja? Raksturot. Vai, piemēram, ko tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotu salu? Negluži varbūt kā tu varētu pēc tam pakomentēt, kāpēc tieši izvēlētie priekšmeti nosauktie ir asociēti ar tevi pašu.
Par pirmais, kas nāk prātā, jo tomēr zemapziņa mūs vairāk atklāja nekā prāts. Smaids jau nav priekšmets, vai ne? Bet būs labi. Labi, Pieņemsim smaids. Pieņemam. Tā, pieņemts grāmata. Jā, Nevar tā grāmata un filma vienā. Nu, tas tā kā nevar, jā? Tev var. Izdarīsim, jā, izdevumu. Tā, lai nāk komplektā, lai. Un tad arī skaidrojums. Tā, tie bija divi. Jā. Ja, un trešais varētu būt, es nezinu, priekšmeti, cilvēku pasauli, daba vienkārši. Nu, man liekas, ka tas viss ir vienots. Nu, tā grūti kādu priekšmetu. Jo es tā priekšmetiem mēģinu mazāk pieķerties, teiksim, tādām taustāmām lietām, bet vairāk tām dvēseliskām, garīgām cilvēkiem pasaulē kopumā un tā. Ilza, man šķiet, ka jā, mums ar Vitu ir pat diezgan dziļāka tā saikne, jo te jau sāk izskatīties kaut kas pēc mūsu filozofijas jūt, jā? Jā, pēc kino filozofijas. Nu, ne tikai, Ilza, ne tikai šajā gadījumā. Dokumentālāk. Jā. Vita, vai tu esi redzējusi šo nebeidzamo stāstu? Zini, manuprāt, bērnībā, pat varbūt ne tikai pat bērnībā, bet arī tā lakajā, teiksim, attīstības stāvoklī cilvēki, jā, jo es negribētu to saukt par vecumu, jo varbūt vecs mēs neviens nekad nekļūstam patiesībā, varbūt vienīgi mūsu, teiksim, vizuālais tēls vai ķermenis, jā, bet jā, es esmu redzējis šo filmu, pat, man liekas, pat nevienu reizi vienu. Skaista lenta, tiešām es varu daudz par filmu pateikt, var arī, nu, es nemaz nezinu, varbūt kādu konkrētu atbildi par filmu uzreiz sniegt. Varbūt pāris teikumos, kāda sajūtas tev radās pēc pirmās reizes, kad tu noskatījies šo filmu pirmo reizi, un kas bija par iemeslu, kāpēc man vienmēr vispār interesē, jo es personīgi to nespēju kādu filmu skatīties vairākas reizes. Kas bija par iemeslu tam, kāpēc tu skatījies to vēl un vēl? Zini, bērnībā ir tāds posms, ka tu noskaties daudzas multiplikācijas filmas un filmas neskaitāmas reizes, un tu allaži atrodi kaut ko jaunu. Tāpat arī tad, kad tu skaties, kad tu skaties tās filmas vai kino nu, jebko, multiplikācijas filmas, ko skaties kādreiz, kad bija maziņš, un skaties tagad pilnīgi ar citu skatu un saskati daudz citas lietas. Tad arī tā literatūra arī starp citu, daudz tā, teiksim, lielākā daļa tā literatūras. Nu, redz, kā man no rīta runāja. Un mēli mežģās, kam rīts, kam diena, kam jau vakars. Bet, jebkurā gadījumā, tu allaži spēja kaut ko jaunu atrast. Tā ir vērtīga literatūra, tā ir vērtīga filma. Un šī filma ir ļoti interesanti, jo pašā filmas sākumā tēvs dēlam dod padomu. Nesapņot tik daudz, bet pievērsties dzīves realitātei. Bet visa filma ir tieši par to, kad ļausimies sapņiem, un patiesībā visas filmas gaitā mūs aicina tomēr ļauties saviem sapņiem, ticēt saviem sapņiem, jo tie agri vai vēlu piepildās. Bet tikai tādā gadījumā, ja mēs patiešām tiem ticēsim. Un tā ir arī mana dzīves filosofija. Un arī filma ir ļoti skaista. Mūzika ir tāda īpaši tāda sapņaina, teiksim, un arī uz sapņot aicinoša, un filmas gaitā ir par ko padomāt. Un es domāju, kad arī ar mūsdienām sasaistot filmas sižetu, kad laikā, kad tik lielu varu cilvēku dzīvē gūst tehnoloģijas, un bērni arvien mazāk lasa grāmatas, kas ir ļoti paradoxāli, jo man nesen bija tāda saruna ar 6. klases skolniecēm, un kad mēs sākām runāt par grāmatām, meitenes, piedodiet, bet izrādījās, ka viņas nav izlasījušas nevienu grāmatu savā mūžā. Un es biju nelielā šokā, jo, manuprāt, cilvēkam ir jālasa grāmatas un jāskatās filmas, bet arī grāmatas ir jālasa, jo grāmatas atraisa tevī tavu pasauli. Tu mēģini ar savām asociācijām saistīt to, ko autors ir pasniedzis ietērpis vārdos. Un tas ir ļoti vērtīgi, ja katram cilvēkam individuāli raisās fantāzijas par konkrēto uzrakstīto literatūru. Un, jā. Manuprāt, ir jālasa daudz, kaut vai tāpēc, lai mēs paplašinātu savu valodu un pilnveidotu savu valodu, jo valoda ir patiešām krāšņa, arī latviešu valoda, kaut gan es varu piekrist tam teicienam, ka daudz ērtāk ir rakstīt dzejoļus krievu valodā, jā, bet tāpat laikā es mīlu Latviju un mīlu latviešu valodu,
Un ir vērtīgi, ja mēs zinām, kā pareizi uzrakstīt teikumu. Un, ja mēs varam neaizvainot, teiksim, partneri, ar kuru mēs sarakstamies, vai vēstulēs, vai tāpat čata valodā, ja mēs varam pareizi gramatiski ielikt vajadzīgās pieturzīmes, un tas tomēr daudz patīkamāk, vai nesaņemt šādu vēstuli. Protams. Man ļoti patika, kā tu raksturoji tieši grāmatas nozīmīgumu. Tad kas būtu tas, ko tu redzi kino? Kā svarīgāko, nozīmīgāko, kāpēc ir jāskatās kino un ko tev nozīmē kino skatīšanās? Es laikam pēc savas būtības esmu kinomāns absolūts. Skolas laikā kādreiz es varēju visu nakti skatīties filmas un aiziet neizgulēs uz skolu, bet tāpat laikā es, protams, es biju tāda apzinīga skolniece, es paspēju arī izpildīt visus mājas darbus un aizkārtāmos pulciņus apmeklēt un vēl visādas, teiksim, blakus skolas aktivitātes, ja, bet tāpat laikā kino alaži ir ieņēmis ļoti, ļoti spēcīgu lomu manā dzīvē. Un viens no iemesliem, kāpēc man šobrīd nav televizors mājās, jo es esmu absolūts arī televizoru māns, un man patīk, ja es atrodu kādu tiešām labu filmu, un es varu ļauties šai filmai un skatīties ilgi un dikti un nedomāt par to, ka man nākamajā rītā agri ir jāmostas. Bet šobrīd ir tāda priekšrocība mūsdienu pasaulē, ka ir tāds torrents, jā, laikam tas nav īpaši legāli. To nevajadzētu. Tā visi to izmanto. Teiksim, es to neizmantoju, nē. Mēs to arī nē. Jūs jau arī nē. Bet ir draugi, no kuriem var filmas alaži aizņemties, ja. Labas filmas, kur viņi tiesā, teiksim, iesaka. Tāpat arī skolas laikos bija obligātā literatūra, kur mēs, protams, nelasījām. Tāpat arī tagad ir bieži vien iesaka labas filmas, kuras mēs arī ne īpaši skatāmies, bet es varu pateikt, ka esmu mazliet kļuvusi savādāk šai ziņā, un es esmu pievērsusies arī kino klasikai, piemēram, Antonioni filmām, ja, un man ļoti patīk Monika Vitti un Alain Delons, tā kaut kas tādā veidā, jo no tiem aktieriem patiešām ir ko mācīties arī, un es domāju, ka ikdienā mums pašiem ir ko mācīties gan no filmām, un tāpat kā filmas, tāpat kā teātris, tāpat kā grāmatas, savā ziņā tās ir tā kā mūsu dvēseles dziednieces, ja? Ja mēs dzīvē bieži vien noslēdzamies dažādu situāciju iespaidā, vai, teiksim, dzīve piespēlē mums dažādus jokus, vai cilvēki mums sagādā varbūt dažādas vilšanās, kas arī nav tāpat vieni, ja? Bet cilvēki bieži vien nocietinās un neļaujās labām lietām un netic tām jūtām, kas noris starp cilvēkiem un tām attiecībām, attiecību skaistumam, siltumam. Tad varbūt filmas atraisa cilvēkos to sirsnību un to patiesumu, kas mūsos snauž un patiesībā savā ziņā mūs atmodina. Jums ir kādreiz par grāmatām gribējās parunāt, ne? Never ending story. Šajā nedēļā kino raidījumā Stopkadrs runājām par Volgana Petersena kinofilmu Bezgalīgais nebeidzamais stāsts, un tikko Capital FM ēterā dzirdējām titulu dziesmu no šīs filmas, kuru izpilda Lielbritānijas dziedātājs Kristofers Hemils, vairāk pazīstams ar skatuves vārdu Limakla. Un šobrīd Ilze un mūsu viešņa Vita Vaižanaite dod vārdu jums. Vita, turpināsim par filmu. Ja man prasītu, ar ko es varētu asociēt šo filmu, tad pirmais bērnišķīgais, vislielākais iespējas būtu milzīgais suns vai pūcis, kura lidoja. Kā ir tev? Kur ir lielākie, spēcīgākie tavi iespējas? Tas suns ir vienkārši fantastisks, kā viņam tā spāla pa vējam un tā lidojuma sajūta, ko arī ir, teiksim, manuprāt, filmas būtiskāk. Mikrofonu nedrīkst tā aiztikt, jā. Filmas un jebkuras filmas būtiskākais trumpis, ja tā var noteikt, tā var, teiksim, raksturot, ir tas, kad ir šis panākts komandas darba sastrādāšanās, teiksim, operatora darbs, aktieriskā spēle, viss komplekts, kas ir aiz tā scenogrāfija, pilnīgi viss, jā, teiksim, un kad ir tā saspēle savstarpējā, tad arī skatītājs to sajūt. Zin, tāda filma ir August Rush. Jā. Tā ir fantastiska filma arī šai ziņā, kur ir pilnīgi niansēta gan mūzikas saspēle, gan
man vispār mūzikas valoda kā tāda ir tu, un arī Never Ending Story. Arī ir tā, ka tas suns lido, un tas puisīts, kur līdz šim ir apcēluši skolā, jā, un kādreiz viņš bijis tāds, viegli ievainojums, teiksim, un šeit. Beidzot, viņš var visu sabaidīt tos, kur kādreiz ir viņu iedzinuši stūrī, un tas ir tāda, tu arī jūt līdzi tam varonim, un tas suns, un viņš tik dzīvs, un tik tāds ar tādu raksturu, un patiesībā ir viena dokumentāla filma par to, kā tieši šī filma The Never Ending Story tapa. Un ir interesanti, jo šis suns patiesībā ir no tāda akmens materiāla taisīts, un tās spalvas ir cietas. Un tā, kad tu skaties, kā tas suns lido gaisā starp vējam, un viss viņam te planda, un viss, un tu jūti to sajūti, ka tu pats sēdi tais krēpēs viņam, jā, tais spalvās, un liekas, kā var panākt ar datoru grafiku. Tā ir laikā, tā filma, man liekas, ir 84. gads, ja nemaldos. Tieši nezinu, cik jums gadi bija tajā laikā. Es vēl iemācījos tikko staigāt, liekas. Bet katrā ziņā tā sajūta ir ļoti, ļoti, ļoti īpaša un specifiska. Arī tie visi tie sapņu, tās valstības stēli, viņi ir tik specifiski ar raksturu, ja, un ar, tā garša filmā jūtama, un tas pēc būtiskākais šī saspēle ir panākta. Jā, filmos pamatā tātad ir vācu rakstnieka Mihaela Endes stāsts par to, teiksim, vai Vita bieži bērnībā lasīja grāmatas un kas viņai saistās ar to bērnības fantāziju pasauli pēc īsa brīža, proti šobrīd reklāma, un tad turpinām kino raidījums Stopkadrs. Hei, mums gan ir ko teikt kinoraidījums Stopkadrs šajā nedēļā, kā ierasts runā par Sapņu kinokluba nedēļas filmu. Šajā gadījumā Wolfganga Petersena 1984. gads filma The Never Ending Story, ļoti skaista, ļoti mīļa, ļoti jauka, kuru jau šajā trešdienā 7:00 vakarā varēs noskatīties Blaumaņa ielā 32. Pirms reklāmas mēs tā kā iepauzējām uz tā, ka es teicu, ka paturpināsim ar Vitu Baļčunaiti, kas ir mūsu šī raidījuma viešņa, runāt par bērnību, par bērnības grāmatām. Vai tu bērnībā bieži lasīji? Man liekas, es bērnībā izlasīju visas grāmatas, kuras bija. Vienalga, vai es viņu sapratu vai nesapratu, bet viss iespējamais, kas bija lasāms mājās, man liekas, bija izlasīts. Un tā, kad man nebija vairs ko lasīt, tad es sēdēju bibliotēkā. Un mums bija, starp citu, arī no audzinātājas. Es gribētu nosaukt par pirmo skolotāju, kas ir mūsu mūžā, kas māca mūs no 1. līdz 4. klasē. Kādreiz jau bija tā, ka mēs nestaigājām no klases uz klasi, jā, bet bija arī viena audzinātāja, un viņa mums aicināja visus lasīt, un rezultātā mums katram vajadzēja uzrakstīt mazu aprakstu un arī uzzīmēt bildi. Un man bija jau, man liekas, jau no bērnības bija tāds, vajadzēja būt vienmēr pirmajai, un tāpēc es arī krosos vienmēr skrēju, un centos vismaz noskriet pirmā, un man visur vajadzēja būt pirmajai līderos, un skatu arī man bija jau no bērnības jau manējā vieta, jā. Manējā, es jau vietos kā mājās, un ļoti labi, un gan dejot vajadzēja, gan dzejoļu skaitīt, gan korī dziedāt, un tās grāmatas arī, un viņi mūs aicināja lasīt, un man bija vienmēr tā, ka man vajadzēja izlasīt vairāk nekā pārējiem. Ja arī pat bērnībā mēs nesapratām kaut kādas lietas, piemēram, ka mēs darām to sevis dēļ, jā, bet pat neapzinājāmies. Šobrīd mēs to saprotam, jā, līdz tam esam, tā teikt, izauguši varbūt, jā, bet tā laikā bija tāds līdera pozīcija, bet es arī lasīju tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz, un man patika. Un man liekas, šī grāmata pasaule, tā, ka tu vari, tāpat arī Never Ending Story, tā, kad viņš nokļūst bibliotēkā pie tā onkuļa, pie tā vīrieša, kas viņam saka, kad, grāmata pasaule, tad, ka tu vari būt jebkas lasot grāmatu, tu vari būt Robinsons Krūzo, tu vari būt, es nezinu, Pepija, Garzaķa, pilnīgi jebkas, ja. Un šī ir tās grāmata pasaules vāra, un tu vari radīt pats savu pasauli, un tā mirklī tu esi tās pasaules varonis, un tā mirklī tu esi kopā ar šo pasauli. Protams, ar to arī ļoti, ļoti jābalansē, un nedrīkst aizrauties, lai nav tā, ka tu izējot uz ielas arī dzīvo ilūziju pasaulē, jo ar kino bieži vien ir tā, ka ir arī daudz diezgan bīstams filmas, kad cilvēki, manuprāt, ja, kad cilvēki
es nezinu, tie paši asiņainie bojeviki un vēl visāds tādas lietas, kad cilvēki notic tā fantāzija pasaulē un iziet uz ielas, viņam liekas, ka viņi nošausta pāris blakus līdzpersonas cilvēks, un nekas jau par to patiesībā nebūs. Vai, piemēram, man ļoti patīk arī multenis. Es viens no tiem, nezinu, kā jūs meitenes, bet man tīri labi patīk. Multikācijas filmu varoņu dzīve, vai ne? Jo tur tāpat kā Leļa teātrī, tāpat arī multikācijas filmu dzīvē ir tādas lietas, ko tu nekad neparādīsi teātrī, nekad neparādīsi. Kino pasaule, protams, šobrīd ir diezgan attīstīta datorgrafika un tādas lietas, bet tāpat laikā multenēs un Leļa teātrī iespējams parādīt tādas lietas, ko tu nekad nevarētu parādīt, teiksim, tādā reālā vidē, reāliem cilvēkiem. Un es dažkārt, piemēram, ļoti abrīnoju, kā var cilvēkiem būt tik plaša tā fantāzija pasaule, un viņi vēl to spēja ietērpt un parādīt tik vizuāli baudām, un ietērpt vēl arī muzikālā valodā tik ļoti, ka mēs skatāmies, aizraujamies ar to visu un noticam, ka tā patiešām ir. Jo ar filmām bieži vien ir tā, ka tu izlasi grāmatu, tu noskaties filmu un tu mazliet vilies, jo tu lasīji grāmatu un tev liekas, ka tu daudz vairāk redzēji lasot grāmatu, un tu pat bieži vien sajauc, kurā brīdī ir grāmatas realitāte, ko tu esi redzējis filmā, ko tu esi izlasījis, jo tev visu liekas, ka tu esi redzējis kā filmu, jā, bet, to es arī gribēju tā teikt pateikt. Tu pieminēji Pepijas Garzeķes tēlu. Man šķiet, Vita, nevelti, vai ne, jo tu arī to tēloji. Kādreiz pastāst to vispār savu laiku saistībā ar Leļu teātrī. Vai tāds ir bijis, un ja ir bijis, tad par to? Jā. Pavisam nejauši pie manas bērnībā nokļuva grāmata par Pepiju Garzeķi. Un tā kļuva par vienu no manām mīļākajām grāmatām. Un, kurš gan būtu nojautis, ka vēlāk es pati spēlēšu Pepiju Garzeķi teātrī, Kabata, pie Ditas Balčus. Un es arī spēlēju brālīti, starp citu, izrādē Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Un Pepija ir tā kā kļūst arī par manu paštēlu, un kad es vēl mācījos kultūras akadēmijā, dramatisko aktiermeistarību, Pētera Krilovu un Annas Ežvērtiņas kursā, tad es arī paralēli vadīju bērniem pasākumus, un tieši kā Pepija, un tas tā kā bijis vienmēr mans paštēls, un es vienmēr jutusies, esmu viņa ērti. Man pat kādu laiku bija arī tādi rudi mati. Tādas arī iestājos aktieros, un kad es nokrāsoju matus uz blondiem atpakaļ, tad man, es atceros, Tamāra Rēķa. Jā, viņa man visu laiku saukus bija par Rižiku, un viņa teica, ka es vairs neesmu tik interesanti ar blondiem matiem. Jūs varat sadalīt viņas viedokli. Bet, jebkurā gadījumā, tāds ir stāsts par to Pepiju. Jā, un kā ir strādāt ar bērniem? Tad, kad tu biji Pepijas Garzeķes tēlā, jo kā nekā arī filma, par kuru mēs runājam šodien, tur viens no galvenajiem, pats galvenais varonis ir bērns. Jā, bet ar bērniem un dzīvniekiem arī. Patiesībā ir tā, ka dzīvnieki ir mūsu mīlestības skolotāji, un bērni, kā es Alžas esmu apgalvojusi un teikusi jau vairāk kārtīgi nereizi vien, ka bērni patiesībā māca mums dzīvot šajā pasaulē, jo mēs jau patiesībā ienākot šai dzīvē, šai pasaulē zinām, kas kā un ko, kā pareizi priecāties par lietām, priecāties par mirkli, priecāties par salīdzinoši ikdienišķām niansēm šajā ikdienas skrējienā, bet laika gaitā mēs aizmirstam un aizveramies. Jā, kādā no intervijām es redzēju, ka tu esi izteikusies, ka mēs piedzimstam pilnīgi nepilnīgi kaut kā tā. Tad tas laikam arī kaut kā var savilkt paralēls ar to, ka, Tas runājot par šo, es tagad lasu krājienu, lasu šo, un nevisam teikt, šo teiktēm es varu piekrist, jo, ja mēs dzīvotu pēc tā, kā mūs aicina šo, tad mēs varētu arī šai pasaulē tikpat labi, tā teikt, dzīvot pašplūsmā, un arī neko arī īsti nepaveikt, varbūt šai dzīvē. Man mazliet ir cits skats uz šīm lietām, bet tāpat laikā šo ir ļoti viedi, teiksim, ļoti konkrēti parāda cilvēkam par to, kā vispār, ka mums nevajag dzīvot pēc tiem stereotipiem, ko radīs kāds cits cilvēks pirms mums, ka mums pašiem sevī vajag ieklausīties. Un tāpat man patīk šis teiciens, ko sako šo, kad mēs tiekam radīti pilnīgi nepilnīgi, jo mūsu Alža ir iespēja tiekties uz šo pilnību, tāpēc jau ir šis nebeidzamais dzinulis, kas mūs dīda un kas mūs, tā teikt, mudina doties uz priekšu un pilnveidot sevi, iepazīt sevi, ieklausīties, mācīties sevi, ieklausīties, ko, teiksim, bērni būdami mēs visi zinājām, kā tas darāms, un ar laiku redz,
Jā, šai sabiedrībā dažādu iemeslu dēļ, es domāju, visiem saprotam un tā, bet mēs aizveramies, jā, bet arvien vairāk un mācāmies, kā dzīvot, kā lidot un arvien no jauna ikdienas, ik brīdi iepazīstot sevi. Tad man arī tāds jātrais jautājums, kas ir tavas dzīves svinēšanas formula? Ja tie sapņi un kokteļi un deja un kino un māksla, un ātri, kas ir tas, ko tu varētu tagad tā, pateikt, ieteikt, piedāvāt? Tā. Tā kā es saprotu, ka mums nav daudz laiks, tad es varu noteikti teikt, ka dzīve ir skaista. Jūs man piekritīsiet, vai ne? Nu. Es domāju, jau 1, 2, 3, lai mēs Jā. Dzīve ir patiešām skaisti vienkārši apstāties, paskatīties dažkārt uz debesīm, piemēram, neizskriet garām kaut kādām, teiksim, savā nodevā, dudinot pie sevis, cik šausmīgi grūti dzīvē. Tiešām ir grūti. Bieži vien ir tādi mirkļi, kad liekas, kāpēc tas viss, kāpēc ar mani tā notiek, bet noteikti vienmēr ir atbildes uz kāpēc, un nekas ar mums nenotiek tāpat vien, un būtiskākais ir noticēt saviem sapņiem, un tad es noteikti zinu, jo domas piepildās patiešām, bet tikai tādā gadījumā, ja mēs patiešām tām noticam un mūsu sapņi kļūst par realitāti. Tas ir praksē pārbaudīts, un būtiskākais tiešām ticēt un zināt to, ko paši mēs vēlamies. Uz šīs brīnišķīgās noskaņas tad arī noslēgsim šīs nedēļas stopkadrus raidījumu. Tiekamies 24. 7. vakarā Blaumaņa ielā 32, lai skatītu Olgana Petersena nebeidzamo stāstu. Un noticētu gan filmas burvībai, gan arī dzīves burvībai. Paldies, ka bijāt ar mums. Paldies, Vitai, milzīgs paldies par to, ka ieradies. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Paldies, Vita, tiešām bija liels prieks ar tevi komunicēt. Un ceram, ka varbūt ne pēdējo reizi. Tiekamies 24. datumā, ja? Tā gan. Sapņos un kokteļos. Ai, tā nav interesanti. Jā. Uz tikšanos. Uz tikšanos.